labs vakars, mīļie. Jā, kas var būt labāks par fermenta glāzīti, kad mums ir tādas, varbūt nogurušākas dienas, kā man šodien trāpījusies ir. Jā, tāds baigi smukais, lilā, vēl smuki tāds man, bezmaz vai kosmiskais fermentiņš, jā. Vienmēr ferments dod foršu enerģiju. Jā, par to es pārliecinos jau 4. gadu. Jā, receptīte tādam lilā fermentiņam, man arī, meitiņa smuki izgraznoja. Jā, un te mums ir lielfilizēti puķu zirnīši, mango, avenas un būmvierīši. It kā vienkārši, bet krāsa fantastiski. Jā, tagad gan ir tumšs, bet dienā vispār tā krāsa ir burvīga, no lilā. Jā, un arī kārtas ir, arī viņš tāds puķains. Un otrs savukārt, zeltenā saulīte, arī tāds atkal pilnīgi tā kā pretējs. Un tur mums atkal arī meitiņa dikti pacentās un teicām, būs saulains fermentiņš. Jā, un te mums ir smilšķēkšķi. Ar smilšķēkšķiem gan ir jābūt uzmanīgam, jo es pieliku 100 gramus tikai, bet ja pieliek vairāk, tad viņi var būt taukaini tādi un ļoti specifiska smarža un garša paliek, jā. Tā kā tā mango, ķirbis un kurma. Jā, tāds jauks fermentiņš, jā. Ja kādu uzrunā, tad var bišķiņ pieteikties. Jā, vēl es gribēju pateikt vispār par eļļām. Eļļas var pievienot fermentam. Ja, piemēram, es nesen pievienoju ķirbisēku eļļu. Viņas draudzējās jau ar visām šīm augstas spiedumu. Es esmu melnot ķīmeņu eļļu likusi klāt īpašajiem fermentiem. Var likt klāt. Bet atkal jārēķinās ar to, vai mēs gribam, lai mūsu mīļās tvertnes būtu eļļainas un taukainas. Kakao arī var padarīt eļļaini. Visas tādas tauku, kurām ir klāt taukvieliņas, protams, kas var padarīt taukainu tvertnīti. Un tad vai nu ir jāslauka ar saudatīti, cik var. Vai ir dikti net? Man viena lēdija pielika arī zemes taukus. Un viņai gan nācās pēc tam mazgāt tvertni, jo gan ferments nebija dzerams. Es domāju, ka viņš bija gana veselīgs. Man tā domāt būtu, bet teica, ka galīgi nebija dzerams un arī visa tvertne bija tādām tā kā eļļainām, guļotām. Jā, bet tas nenozīmē, ka ferments ir slikti sanācis, vienkārši jārēķinās. Es arī smilšķēkšus laikam vienreiz gadā pielieku un eļļu pielaju ar laikam 2 reizes gadā, pēc tam domāju, kāpēc es liku. Jā, tad, kad tu dzer ir forši, ka viņš tāds ir, jā, bet pēc tam, kad tu negribi to eļļu vairāk, tad tomēr, tā tvertne ir tāda, kāda viņa ir, jā. Tā kā tā. Es arī izskaloju tvertni, rekomandu stāvu ar vāciņu noņemta. Ja vēl gribu kaut kādā veidā dezinficēt, es te nopirku arī dabīgo etiķīti, nedezinficēt, bet tieši vairāk aromātus noņemt, jā. Man liekas, ka es jau liku, jā, soda plus etiķīts labi ņem nost, jā. Tā kā tā, mīļie, darbošos tālāk, savā valstībā, fermentu. Jā, nāciet ciemos, var kā vienmēr pieteikties uz degustāciju, bet kā vienmēr iepriekš uzrakstot man vai Katim, un tad jau sarunāsim konkrētu laiciņu. Jā, konkrētu laiciņu sirds sarunām. Jā, tā kā tā, lai visiem foršs vakars.